Labdien, tauta! Šodien es pie jums nāku ar jaunu video, kā jūs redzat, jā, pēc taitla otrā daļa Keisai un Logan Paul viņu dzērienu brandam Prime, jeb, Prime drink, Prime hydration drink, sauciet kā gribiet, bet jā, šodien mēs testēsim 3 jaunas garšas, ne ekskluzīvi jaunas, bet, savādākas garšas, kuras mēs netestējām pirmajā daļā. Ja neesat redzējuši pirmo daļu, nostieties kaut kur, uzliks tur augšā sidebars, nospiediet, nositieties, nopozēt šito viķi, protams, un tad nākt atpakaļ nosīties šito. Pirmkārt, es atvainojos, kad nav standarta bloks, kā bija pirmajā video, jo mēs, teiksim tā, es pirmajā daļā gāju, uzfilmēju vlogu, kā es aizbraucu līdz turienei nopērku. Bet šoreiz situācija bija tāda, kad es vakardien biju Ventspilī pie Funface TV. Mēs uzfilmējām tur vidīgs, zin kā, čomi satikām, viens otru sen nebija satikti, bla, bla, bla. Aizbraucu pie viņiem, un par lielu šodien atbraucot uz Rīgu, es uzzināju, kad ir pieejami viņi. Un tad man nebija īsti kamera līdzi, un ar telefonu kameras negribu, bet nav tik labi telefonu kamera, lai es filmētu ar viņu. Es negribēju. Tad es izdomāju, ka vienkārši aizbraukšu, nopirkšu un atbraukšu šeit un uzfilmēšu šitādā formātā, stream formātā, kā es šobrīd to live streamā daru. Jā, Twitch links aprakstā, piesakojiet, kur jūs manas live streams varat redzēt. Tā kā es izdomāju to darīt laivā. Un šādā formātā viņi pasniegt. Tā kā sorry tiem, kas gaidīja bloga materiālu, apsolu nākošais man vēl palikušas man liekas, ir 2 garšas. Tā kā nākošu reizi es apsolu uzfilmēšu blogu formātu. Runājot par to, kā es nonācu. Es sēdēju gaidīdams transportu no rīta šodien, no Ventspilī. Gaidīdams no Ventspils uz Rīgu transportu. Un redzēju TikTokā bija ielikts šitam Jaunzemam, jeb Armands jaunībā Armis. Viņam bija ielikts TikToks, kad Snackoland veikalā ir pieejams šitas te Prime. Es domāju, opā. Jo es atceros, kad es biju dienu iepriekš tajā veikala Origo, bet tur nebija nekas tāds. Bet tad es domāju, labi. Daram tā. Aizbraucam uz Rīgu, uzzināsim. Es braucu uz Rīgu, mēģināju sazvanīt, nevarēju nevienu sazvanīt. Labi, nekas. Atbraucu uz Rīgu, izkāpu ārā, ar kājām aizgāju uz Origo, pajautāju pārdevējiem, vai jums ir Prime. Viņi saka, ka šeit nav, bet ir tirdzniecības centrā Sāga. Kas, kā jūs zinat, no Origo ir diezgan liels kusaks, jeb gabals. Kusaks, laingā gabals. Un es domāju, labi, Ja es to darīšu priekš content, mēs aizbrauksim. Es pirms braucu uzzvanīju es domāju, labi, uzzvanīšu vēlreiz, pārliecināšos. Uzzvanīju, pacēlu dāmu, jauku dāmu pacēlu, pateicu, jā, ir. Es prasīju, cik ir, kāds garšs teica, ka viņi nezin, bet ir vairākas garšas pieejams. Un es teicu, labi, braukšu. Kaut vai es tur vienu garšu atradīšu, ietestēšu vienu garšu, vai kaut vai 2 atradīšu, ietestēšu tās 2 nopirkšu. Jo mēs bijām testējuši, iepriekšējā video nostieties, redzēsiet, ko mēs testējām. Un kā man garšoja, mēs orange, man liekas, testējām un šo blue raspberry. Un es domāju, labi, aizbraukšu. Braucu. Aizbraucu turien, aizēju. Skatos, jā, tur ir. Ir vairākas garšas. Kāds garšas jūs redzēsiet, kāds mēs testēsim, to jūs redzēsiet, mēs nonāksim līdz tam. Bet es skatos, jā, pārdevēji, pārdevēji, ko man teica, kad viņas, ļoti pieprasīts ir. Es nebrīnos, ka viņas ir ļoti pieprasīts, tas ir normāli. Viņas visur ir pieprasīts. Būsim godīgi, Logan Paulam, KSM labs mārketings, plus viņi ir, mūsdienu, ja jūs skatieties YouTube, pa lielam, it īpaši, ja jūs esat varbūt jaunāks nekā es vienkārši KSI skatos jau ļoti sen
Logan Pauls varbūt mazāk skatos, bet, jā, nu, teiksim tā, es domāju, tas ir normāli, ka viņas ir pieprasīts. Es viņiem paprasīju, vai viņas būs, vai nebūs tā, kā bija iepriekšējā veikalā, kurā mēs pirkām, jo viņiem vairs nav viņas. Es teicu, vai tas būs one time thing, izpārdos viss, nu, jeb, sorry par anglicismu, jo būs komentārs, anglicismu jarāns. Vai tas būs vienreizējs prikols, kad pēc tam vairs nebūs? Viņi teica, ka nē, viņi domā, nu, pasūtīt aktīvi, jo ir pieprasīts un, nu, viņiem tas ir izdevīgi. Nu, es labi, es paņēmu tās 3 garšas tur bija, kuras es nolēmu paņemt. Paņēmu, un es viņai teicu, kad es devu, es pārdevējai teicu, ka, nu, ok, beidzot varēšu YouTube'am nofilmēt skatītājiem, nu, arī streamam, Twitch streamam, bet es vairāk YouTube'ā iešu to skatīties. YouTube skatītājiem varēšu uzfilmēt video, right? Un viņa teica, jā, es noteikti skatīšos, es sākumā to neuzķertā. Un tad, nu, es samaksāju, nopirku. Un es domāju, vēl pasīšos, kas tur apkārt ir pastījos, un tad ienāca, starp citu, vēl 2 čoki nopirka Prime arī. Bet viņi bija manos gados, varbūt jaunāki par mani, bet, nu, arī, nu, 20 plus išu gados, right? Nopirka. Un tad es viņai ķipa prasīju, es domāju tāds paprasīt Snackland pārdevējai, vai ir iespēja varbūt kaut kur ēpastā uzrakstīt. Jo man interesē, nu, ķipa ārzemju snacks un saldumi snacks, gan sāļie, gan saldie. Un es domāju, nu, varbūt ir iespēja uzrakstīt. Viņa man saka, ka viņi tur sazināsies, blā, blā. Es saku, nu, ok, es saku, ja kas nosēties, man sauc LV Jarāns, nosēties. To video varat viņiem parādīt, pateikt, ka LV Jarāns. Viņi saka, es zinu, kas tu esi. Man bija tāds, damn. Tā kā shoutouts Snackland tirzniecības centra sāka pārdevējai. Viņi zināja, viņi bija ļoti jauki, tad citu paldies, viņi bija ļoti jauki, atsaucīgi. Un shoutouts, ka viņi zina, kas es esmu, viņi teica, ka viņi skatīsies, tā kā skaties šo video ierakstu komentārā, ka tā esi tu tā pārdevēja. Tā kā big up, teiksim, visu cieņu. Tā kā jā, jums ir labi pārdevēji. Keep it, Snackland. Bet jā, nu, atskaitot to, varbūt nākotnē, ja šito redzēs Snackland, viņi gribēs sadarboties. Es esmu ar mieru, es labprāt šitādus vidīgs taisītu, tīpaši streamos, taisam testes un pēc tam ielikt YouTube'ā. Kur ir problēma? Jā. Nopirktās 3 garšas, aizbrauc mājās, viss kārtībā. Un mēs esam šeit. Un tagad mēs viņus testēsim. 3 garšas, kas mums ir šodien. Drum roll, please. Pa jokam, nu labi, nevajag man drum roll. Neiesim mēs tik tālu, bet jā. Ok, pirmā garša. Es parādīšu šīs 3 garšas sākumā, un tad mēs pa vienam testēsim. Ja? Pirmā garša. Grape, jeb vīnogarš, grape, kā jūs redzat. Jā, grape garš, tā ir pirmā garša. Otrā garša, ko es visvairāk gribēju. To es, man liekas, iepriekšējā vidikā teicu. Tropical punch. Un trešā garša, ko es negaidīju, kad viņi būs, man likās, ka viņi, nu, es domāju, ka viņi viss tāda retākā, bet viņi būs. Un bija Metamoon. Metamoon. Labi, es uzreiz teikšu pa cenu. Tas nav heits veikalam, es ticu, ka viņi iepērk viņus pa diezgan lielu summu, un es saprotu, tas ir kāpēc. Bet cena ir 8 eiro, 7,99 eiro. Tā kā es to daru priekš jums. Šitas nav sponsorēts vidīgs. Es to daru no sevis. Tā kā, jā, cena ir dārga, bet, ja jūs gribat pamēģināt, es uzskatu, it's worth it. Jūs gribat pamēģināt vienreiz. Kāpēc? Tāpēc, ka
es būšu godīgs. Ja mēs skatāmies ārzemēs, right, Anglija, Asdā, jā, maksā viņi cik tur 2 pound, bet ja mēs skatāmies parastajos veikalos, kas ir, citos veikalos, viņus pārdod pa 10 poundi, ir pat veikali, kuros pārdod pa 15 pound. Tā kā es saprotu, tas ir normāli par to, ka viņš ir ļoti pieprasīts dzēriens, un es uzskatu, tīpaši Latvijā viņu ir tik grūti dabūt. Ikdienā es, protams, nedzertu viņu pa 8 eiro, protams. 7,99, es saku 7,99, pakšai, labi. 7,99, bet, 8 eiro. Es vienkārši nopaļoju. Bet, vienreiz pamēģināt, es uzskatu, it's worth it. Tas ir mans viedoklis, kāds var, protams, uzskatīt par savam. Es uzskatu, tas ir kā ir. Bet ikdienā, protams, es nedzeru ikdienā, viņi nepirku tur sev kā ikdienas dzērienu leduskapī, ko es izņem ārā un padzeros. Nē. Sorry, protams, tas ir. Tāpēc tie ir ārzemē ekskluzīvi produkti, un tāpēc arī viņiem ir uzcenojums, tas ir normāli. Tā kā, bet šaudauts, kas Nekolēni to dara, un ka viņiem ir, un ka viņi teica, ka būs aktīvi, kad viņi aktīvi, viņus liks, un ka viņi būs. Cerams, būs 3. daļa. Starp citu, jā, uzreiz jūs nospiediet laiku šitam video. Es nezinu, bet iepriekš bija 100 laiki. Ok, ja jūs gribat 3. daļu, jā, ja tu gribi 3. daļu, vai nu streamā, vai nu YouTube'ā, kas skatās, nospiediet laiku, savāksim, šoreiz teiksim 200 laiks. Savāksim 200 laiks, būs 3. daļa. Tos pēc kalorijām. 2 ir 25 kalorijas, šitiem ir 25 kalorijas. Šitam metamūnai ir 20 kalorijas. Jā, iespējams, 3. daļa būs ar funface. Iespējams, redzēsim. Varbūt 3. daļā, ja Nekolēns skatās, varat atsūtīt. labi, nē, joks. Es kaut vai pats no savas kabatas nopirkšu. Bet šaudauts vēlreiz, šaudauts pārdevēji, es vēlreiz saku, šaudauts pārdevēji, viņi bija ļoti jauki atsaucīgi, big up viņai. Labi, sāksim. Es atstāšu savu mīļāko pēdējo, kas es uzskatu, ko es gribēju visvairāk. Tropical Punch, mēs atstāsim kā pēdējo. Sāksim ar vīnogām. Grape. Es esmu vīnogu sulu fans, top 3 man ir vīnogu suls. Ja mēs skatām suls, top 3 man ir vīnogu sulu. Tā kā redzēsim. Vīnogu garš. Vēlreiz atgādinu. Naturally flavored, jeb naturāla garša, flavors garša ir naturāla garša un no artificial colors. Kad nav tur, kad ļoti veselīgs dzēriens, tas ir coconut water tur. Labi, testēsim. Jūs jau zinat. Pirmais ir pasmaržot. Smaržo pēc vīnogām. Man smaržo pēc vīnogu sulas. Ja godīgi, smaržo pēc vīnogu sulas. Čistiem. Ok, labi. I mean, let's get it. Jādzer šitā, lai jūs redzat, kad es prime dzeru. Garšo pēc parastas vīnogu sulas, not gonna lie. Garšo čis pēc kaut kādas, tādas cido sulas, actually garšo pēc parastas vīnogu sulas. Es nezinu, vai kā cido sulu, bet kā aiziet nopērciet sulu, palielam garšos tāpat. Es nezinu, kas ir veselīgāks, varbūt noteikti šitas varbūt ir veselīgāks, varbūt nav. Es neesmu skatījies, bet, I mean, jā, nekas tāds labs, varbūt es kaut ko nesagaršoju. Nē, vīnogu sulu. 100%. Vīnogu sulu. Nav nevainas, nav slikts.
Bet es nezinu, es gaidīju... Es pat nezinu, ko es gaidīju. Nu labi, es negāju ar kaut kādu expectation, ka tas būs awesome, tur kritīgi krūti, labi, bet nu parasti vīnogu sulu pa lielam, nu, manuprāt. Tā kā jā, nu, es nezinu, ja man jāvērtē, es liktu 6,5. Tāpēc, ka es nezinu, es vienkārši salīdzinu iepriekšējā vidikā tos, ko es dzēru, tie bija wow. Es varētu varbūt 7, nu es likšu 6,5. Es vērtēju pēc tā, kad es labāk aizienu nopirkt vīnogu sulu veikalā, nekā es pērku šito, jo es neredzu atšķirības starp šo. Es vienkārši neredzu. Kaut kāda atšķirība. Es nezinu kaloriju ziņā, kas veselīgāk skaitās, bet, nu, es neesmu nekāds tur big sportsmenis atlēts, lai man tur ritīgi būtu jāuztraucās par to. Bet, nu, 6,5. Bija ait. Es nesaku, ka bija slikts, lai es vēlreiz pagaršošu, bet es nesaku, ka bija slikts. Tas ir mans honest opinion. Tas ir mans godīgs viedoklis, ko es saku. Kādam nepatīk, sorry. Jūs varat paši paticēt, varbūt jums garšos. Tā kā ietestējiet paši, ja jums ir vēlme. Es vienkārši izsaku savu viedokli. Metamoon. Prime Metamoon. Es biju šokēts, ka šitas te bija. Es domāju, ka viņš nebūs, jo es domāju, ka viņi rītīgi... Jo, man liekas, tā ir, nu, visjaunākā garša, kas viņiem ir. Man liekas, šitas ir visjaunākais. Ja es nemaldos. Man liekas, Ice Pops bija pirms. Šitas, man liekas, ir visjaunākais. Jā. Es pat nemācīšu pateikt, kas tā ir... Ko nozīmē Metamoon? Es nezinu, es nekad neesmu dzēris Metamoon dzēriens, bet man šitas visvairāk dizains patīk, jā. Godīgi šitam dizains ritīgi krūts, man patīk dizains, tā kā pluspunkts jau pa dizainu. Labi, nu, es domāju, testējam. Nu, šitā pat stingrāk pudeli. Nu, smaržo pēc kā smaržo? Low-key. Es nezinu, ja šitā mēnesis smaržo, tad varbūt mēneši šitā smaržo, bet atgādina low-key kaut kādas bērnu klepu zāles. Varbūt es jaucu, bet tāds ir kaut kāds bērnu klepu zāles atgādina. Jā, tad klepi zāle garša bišķīt ir. Nu, garša, bet smarža. Bet nu labi, ok, let's go. Testēsim. Nu, nepieviļt man Logan Paul un KSI. Nu, KSI, Logan Paul, nu šitas nav īstais. Sorry. Labi, ok, vēlreiz. Varbūt es jaucu. Nē. Pirmām kārtām... Nu, atcīt šis... Muškis jausma, bet nu atcīt tās klepu zāles. Nu, šitas atcīt klepu zāles, not gonna lie. Bet, vēlreiz, pirms sāku, šitas nav nekāds tur disrespekts veikalam, kas viņus pārdod. Viņi vienkārši pārdod. Tas ir runa par pašu Prime, par šito, jā? Tas ir runa par viņiem. Snēkolēnam šautos, ka viņi vispār ir iespēja viņiem tāds nopirkt. Bet... Nu, nē, this not it. Viņš nav sūdīgs, viņš nav negaršīgs.
Viņš ir normāls, viņu var dzert. Bet vienkārši, es nedzertu viņu, nav priekš manis vienkārši viņš. Kādam varbūt viņš garšos, man vienkārši tas nav priekš manis. Es saku, viņš nav sūdīgs, viņš ir... ja man jāliek no 1 līdz 10, es liku 5. Man tā zāļu garša nepatīk. Vismaz man viņš asociējās ar klepu zālēm bišķīt. Tādām saldākām klepu zālēm. Es liku 4, bet es ieliku +1 atzīmi pa dizainu, tā kā 5. Es liku 4, bet es pat liku 4, bet es liku 5 plus atzīmi pa dizainu. Man dizains pudelē patīk. Bet jā, tagad pēdējais. Tas, ko es visvairāk gribēju, tas, ko es visvairāk cerēju dabūt otrā daļā un ietestēt. Šitas ir mans, ko es pats sahaipoju. Prime Tropical Punch. Jeb, tropiskais. Es nezinu, es pat nemāku iztulkot. Punch jūs zinat. Jūs zinat, ko es runāju. Ko? Testējam. Interesants smaržo. Šis interesants smaržo. Šī guļa nesmaržo tik saldi. Man likās, viņš saldāks smaržos. Dāvai. Tropical Punch, please nepievili man, please. Es teicu, nedzēru, mēs dzērām Blue Raspberry un Orange iepriekšējā video. Vienkārši, līdzīgi pudeli dizainam. Jā. Ko? Aiziet. Tropical Punch, please nepievili man. Šitas labs. Šitas ir labs. Kāpēc man šitas patīk? Tāpēc, ka viņš nav tik salds, kā man likās. Man likās, ka viņš būs saldāks. Ja es salīdzinu, piemēram, Blue Raspberry un Orange, viņi ir diezgan saldi. Šitam aftertaste nav tāds salds. Viņš ir, es neteikšu rūgs, bet, nav tik salds. Es pats teišu. Nē. Šitas ir good. Šitas ir good, actually. Šito Logan Paul KSI Melač. Es pat vēl labprāt padašu. Labi, pietiek. Es saku, man patīk, ka viņam tas aftertaste nav salds. Nav sajūta, ka tu dzer saldu visu laiku. Ir tas saldā garša sākumā, bet tā pēcgarša tā bišķi, es negribu teikt rūgtanāka, bet ir tā, ka tāda. Es nemāku izskaidrot, bišķi rūgtanāka garša varbūt ir, bet man patīk tas. Tas man tiešām patīk. Tas ir ļoti labi. Šitāds, skābāks, jā. Viņš varbūt nav skābs. Skābs viņš nav. Skābs es nezinu, kas skābs. Ja man jāizvērtē šitas, cik es šitam dotu? Cik es devu tiem iepriekšējiem? Devu 8 un 9, ja? Šitam liek 9,5. Es nelikšu 10, tāpēc, ka es gribu aizpapu pamēģināt. Man liekas, ka aizpaps ir stils. Man tāds liekas, ka aizpaps varētu būt the best. Bet šitam es lieku 9,5. Šis ir good. Man patīk, ka viņš nav hella salds. Man patīk, ka viņš ir... man patīk, ka viņš nav baigi salds. Tas man patīk viņā. Es pat tādu varu, ja viņš būtu ikdienas veikalā un pa normālu, pa adekvātu cenu, kā ikdienas produkts, tad es šo pirktu noteikti. Šis būtu tas, ko es ikdienā pirktu. Tas ir noteikti.
Ja, man jāsarindo šitas pagaidām sliktākais. Šitas viduvējs, ja mēs runājam no visiem, ko es testēju, man liekas, šis ir otrais sliktākais, otrais zemākais. Šis ir visaugstākais, es teiktu 9,5. Šis man rītīgi garšo. Šis bija good. Ja jums patīk šis video, un jūs gribat redzēt trešo daļu, pēdējo daļu, nospiediet laiku, savācam 200 laikus un būs trešā daļa. Un tad redzēsim. Tad būs palicis, kas man palicis. Man liekas, man ir lemon lime palicis un ice pop. Tad būs tie 2 palikuši. Un jā. Protams, piesakojiet kanālam, jums patīk kanāls. Jums bija LV Jārāns. Prime Review, Taste Test. Logan Paul KSI. Shoutouts. Tiem, kas skatījās, shoutouts. Un tiekamies nākošajā video. Peace!